6. augustā visā Latvijā notiek grandiozas demonstrācijas un mītiņi. Iedzīvotāji ir saņēmuši ziņu par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā. Nozīmē ne tikai tādas pašas tiesības, kā visām pārējām tautām, bet uzliek arī mums vislielākos un atbildīgākos pienākumus. Mums, Latvijas darba tautai, ir nepieciešams šo dāvāto lielo uzticību attaisnot ne tikai vārdos, bet arī darbos. Biedri, mums stāv priekšā vēl daudz un dažādi svarīgi uzdevumi. Rīt, parīt pēc nedēļas mums būs jāvēl darbu ļaužu padomes visā Latvijā. Mums būs jāvēl arī priekšstāvi uz Padomju Republikas Savienības augstāko padomi. No 24. līdz 26. augustam notiek Latvijas Tautas Saeimas otrā sēde. Tās laikā tika pieņemti lēmumi par Latvijas PSR konstitūcijas pieņemšanu. Tautas Saeima tika pārdēvēta par augstāko padomi. Par augstākās padomes prezidiju priekšsēdētāju ievēlu profesoru Kirhenšteinu, tika ievēlēta arī jaunā valdība ar Vilu Lāci priekšgalā. Līdz ar padomju varas pasludināšanu un Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā, padomju valdība veica vērienīgos sociāli-ekonomiskus pārkārtojumus. Īsā laikā tika nacionalizēti rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi, veikali, bankas, daudzstāvu nami. Jau 40. gada beigās rūpniecība sāk strādāt pēc vienota plāna. 41. gada pavasarī tika likvidēts bezdarbs, 3 reizes paceltas darba algas. Visi iedzīvotāji ieguva valsts garantētu bezmaksas medicīnu un izglītību. Lielas izmaiņas notika arī laukos. Zemi ieguva vairāk nekā 50 000 bezzemnieku ģimeņu. Vēl 20 000 saņēma zemes piegriezumus. Zemnieku sāka apgādāt ar modernu lauksaimniecības tehniku, sāka veidoties pirmās padomju kooperatīvās sabiedrības. Visi šie pārkārtojumi nepārprotami liecina par sociāli-ekonomiskās iekārtas maiņu no kapitalistiskās uz socialistisko. Tas nozīmē, ka Latvijā miermīlīgā ceļā uzvarēja socialistiskā revolūcija. Katrā gadījumā padomju armijas klātbūtne iedrošināja tos revolucionāros spēkus, iedrošināja arī komunistisko partiju tā rīkoties, ja. Un katrā gadījumā tas sekmējas Ulmaņa režīmu gāšanu. Nu, un arī paša Ulmaņa uzvešanās tajā laikā. Uzstājoties ar runas, es palieku savā vietā, jūs paliekiet savā vietā. Viņš jau neaicināja ne uz kādu pretestību, ne uz kaut kādām izdarībām. Pēc būtības aicināja pakļauties visam tam, kas notiek. Nu, man katrā gadījumā grūti no tā laika skatījums visu izvērtēt, bet par okupāciju to ir grūti nosaukt. Ja kam jāņem vērā ir, kad strādnieku vidū Ulmans jau tad nebija populārs. Ulmans tad nebija populārs, tāpēc, kad pirmkārt viņš bija tāds, kā saka, vai ne, tas viņa personības kults, visiem nepatika, ka viņš sev cildināja, slavināja un ved, un strādniekiem jau, strādniekiem bija strādnieku dzīve, vai ne? Tā kā viņš nebija populārs tajā laikā, un es domāju, ka tāda iespēja radās, ka var pret viņu, vai ne, tad tur viņa karātavām nes, vai ne, bija tādas tur demonstrācijas, ka Ulmans jau karātavās ir. Nu, es nedomāju, ka tā var visus piespiest, vai ne? Ja nebūtu padomju vara, tad mans liktenis būtu tāds pats kā visiem citiem bezzemnieku kalpu bērniem.
jo kalpu bērns varēja būt tikai par kalpu. No sākuma par ganu un pēc tam par kalpu. Nekā savādāk tur nevarēja būt. Jo visur tā arī bija, un sevišķi Latgales stūrī, tur jau bija ļoti daudz nabadzīgu cilvēku. Teikšu tūlīt kategoriski, ka nekādā gadījumā nekāda okupācija nenotika, jo viss gāja pēc tautas vēlēšanās, pēc tautas interesēm, ko cilvēki prasīja, to arī valdība tā laika veidoja. Šajā filmā mēs mēģinājām patiesi atspoguļot vienu no nozīmīgākajiem gadiem mūsu valsts vēsturē. Cerams, ka pēc filmas noskatīšanās daudziem no jums mainīsies uzskats par to, kas tad īsti notika ar Latviju 40. gada vasarā. Jebkurā gadījumā šī filma būs laba viela pārdomām. Pārdomām par to, ka daudz no šodienas redzētā un dzirdētā plašsaziņas līdzekļos neatbilst patiesībai. Bet vēsturi nevar piemānīt. Vēsture liecina.